ka man patīk vēsturiski celtņu aura, koka māja tad vispār ideāli, jo man koks patīk, un tas nav jāpierāda, koks ir silts, un cilvēkam labvēlīgs, un viss kaut kas. Ja man nebaida, teiksim, koks, ir robežas, ka koks ir ļoti patiesībā izturīgs. Cilvēki ir pilnīgi nekompetenti šajā jomā. Ja? Jo es to ar Valdemāra ielas māju ļoti labi, man ir savu secinājumu, ja, kad es tur sāku, kad bija ļoti traumētā māja, un es zinu, ka ja maina mikroklimatu, aptur visus tas kaitīgos faktors, koks apstājās visas trupēšanas process un vispār. Tas tā arī varētu būt, ka 18. gadsimta kaut kur otrā pusi. Jā, 700 kaut kādi 70. gadi, kad šitā māja arī ir bijusi jau kartē. Jā. Šī māja, konkrēti šī māja. Ja? Un tad to var arī, principā, jo cilvēki jau domā, ka tas gadu skaitlis, kas ir uz tās mūru mājas, kas attiecās ar uz šo māju, bet tas tā nav. No šīs mājas viss ir sācies. No šīs mazās atsevišķās mājas. Un to jau var redzēt pēc visas celtniecības tradīcijām. Ja? Jo te ir ar milzīgiem resursiem, visi ar milzīgiem, resursiem, ar milzīgu rezervi taisīt tā māja. Jo, teiksim, karkas viss ir no ozola. Ja? Ja kas zina, ko nozīmē tā ir pildu staķņu, teiksim, ēka, koka ēka, viņa ir koka, jā. Tā kā šeit arī var redzēt, man, protams, es tomēr to krāsu jāņem nost, un tas gan varbūt, jo dēļiem arī ir vairāk kā 200 gadi, arī, ja mēs pastāmies kāds platums, un viņi bijuši darvoti, un drīvēt ar pakulām, jā. Tā kā riktīgs tāds, tad var apmēram tagad stādīties priekšā to interjeru, jā, teiksim, no mājas pirmsākumiem. Un tad, kad mēs te ienācām, tad tevi bija sadalīti entos kambarīšos, te var redzēt, jo tas pēc otrā pasaules kara te bija. Te bija 2 istabas, virtuve, vannas istaba, ja? Un tas ir krāsots jau pēc otrā pasaules kara, ļoti cītīgi krāsots, un tomēr es gribētu, un tas gan varbūt, protams, tai grīdai dos kaut kādu, viņi būs vieglāk traumējami, bet es tomēr gribu to koku atsekt, noeļot, un tā kā tas man ir šobrīd arī tas... Un dēļi paliks tie paši? Jā, protams. Ir, teiksim, ir kādi 5 centimetri līmeņi starpība, bet tas pieder pie stila. Jā, tā kā, un tagad principā es atvēru to telpu savā vēsturiskajā izmērā, jā, jo to varēja redzēt pēc nopaļotiem griestiem. Šitai gan ir šitas dalījums, un to jau var redzēt arī, kā tas sienu gleznojums ir, tā kā te ir bijusi diezgan ilgs laiks istabas dalītas, jā, kaut kādu jau no Ulmaņa laikiem, jo es te gan pēc apmetuma, kas te bija jau ar skaliņiem likts to izpēt, to visu var izpētīt arī pēc tā, kādu materiālu ir izlietot. Un tad var redzēt to telpu dalījumu. Tā kā te ir, tad var redzēt pa tiem gadsimtiem. Jā? Tad senākais ir baroks, pēc tam tur neoklasicisms, augšā tur tie. Jā? Un tad tas jau te var runāt par Jugendstilu, 20. gadsimta sākumu šitas. Un te jau arī tā, jo arī griezti ir bijuši apgleznoti. Jā, riktīgi uztāli bijusi, pasties, jā. Tas ir riktīgi baroks, jā, jo te ir bijis, teiksim, tāds ierāmējums, te tāpat tā sakānt lapa gāja, bet, par cik viņš ar tādu vieglu līnas krāsu bija krāsots, jā. Es tā ļoti prātīgi to visu tīrīju nost, un viņš mazgājās nost atšķirībā, kur, teiksim, tas jau ir ar kazīnu, un viņš ļoti izturīgs, ja, tā kā modernā krāsa, viņš praktiski ūdenī nešķīst ārā, un moda arī ir mainījusies ļoti, ja, jo, teiksim, šitas ziloņkauls, Jugendstilu laikā, jo šitas jau ir uzslāņojums no padomu laikiem, bet es viņam maz tik cītīgi nemazgāju nost, jo patiesībā, tā ir gatava glēzna, ja. Viņš bija ziloņkaula tons ar zilu. Tu vari iedomājies šo lielo kontrastu, kā vispār, teiksim, ties gaumas mainījās, bet tai pašā laikā ļoti gaiši. Un šitai jau mēs varam runāt šo par arteko laiku, jā, pa Ulmaņa laikiem. Jā, es to izpētīju, jā, jo tas ir ļoti minimalistisks, jo arī viens ar tāds interesants bija saglabājies, jā. Tas ir 20. 30. gadi, jā, kaut kur, un arī šeit bija tāds ripulis. Jā, un to var redzēt ar ļoti vienkārši melnu krāsu, un te bija kulovats ar elektrību, jā, lampiņu pa vidu, jā, tad, loģiski, ka tas ir, kad jau bija elektrifikācija. Nav vairāk, jā, šajā vietā bija, tomēr viņš man tehniski te bija slēptuvīt arī šajā vietā, jā. Tā kaste ir saglabāta, jā, un ja es varbūt, ja te sākšu izstādes rīkot, tad es artefaktu izstādi arī ieplānojos, un tad es viņu izlikšu, tā kastīte ir saglabājusies, to varēja, jo tur bija ļoti cīdīgi, man ir arī fotografēts, es esmu visus fiksējis, visu procesā, to var redzēt, ka tas ir mērķiecīgi darīts un vismaz 100 gadus atpakaļ.
Kas tur varēja būt glabāts? Nezinu, tāda garēna, bet tur izstījās tāda, nekas tur tāds, diši daudz lietot nav bijusi, jā. Ne, Katram gadījumā. Bet, tas tā vēsturiski ir bijis, tā savā laikā jau cilvēki, bet ļoti cītīgi var redzēt, tas saimnieks ir pasiltījis, amatnieks ļoti cītīgi to viss ir tur strādājis un zāģējis, klāt, un tie, protams, ir īres dzīvokļi, tad un ļoti lielu pieticību, diezgan nabadzīgi tas ir taisīts. Jo, redz, viņš ir taisīts līdz 900. gadam, jo Liepājas uzplaukums jau tieši bija pēc 900. Tas eksplozīvais, ja, kad tos lielos namus cēla, ja, pēc 900. gada. Un līdz ar to tur tā ļoti taupīgi, viņi ir tādi interesanti pēc izmēriem, nav tik pompozi šī tā mūrmājuma. Tad tur un pēc tam vēl tur tāds trīsstūrīts. Te ir ļoti interesanti vieta arī šitai patrepe, ja. Un tāds augstais kambars tur ir baigais. Jā, es patreiz tas man arī jānosiltina, jo te var salikt ēdamo jau haidī, jā. Tas man arī. Es arī saglabāju, tā kā reiz man jau te gleznas vairs nevajag, ja, jo te jau ir gleznas, jo, tā nav. Bet te ir ļoti, es arī, nokrāsot vienmēr paspēs. Es esmu noslīpējis visu to, kas lobās, krāsu, viņai tā tieksmi lobīties, tad es viņu noimpregnēju ar dziļgruntu, bet mēs varam ļoti labi šeit saskaitīt visus krāsu slāņus, un redzēt, teiksim, to gaumas izpratni, ja, tad te ir runa jau, tā kā tas arī ir ap 900. gadu, tad tomēr bija šis ziloņkaulu tonis, ja, vai, okers gaišais, pēc tam neskāpēc gāja tumšais okers, ja, un te, teiksim, ir padomu laika, tad tas bija dažādos zilos toņos, jo tas visa siena bija zila. Jo šeit bija vanas istaba, jā, un te mēs varam, bet šobrīd, no glezniecības viedokļa, viņi vienkārši ir ekscelenti, jā, jo, teiksim, siltu vēso toņu salikums un, ņem un nes uz muzeju. Šeit būs veikaliņš. Jo, teiksim, tas, ka, tā galerija, nē, mēs par šito augšu noteikti pa galeriju tā kā īsti vairs nevarētu saukt, jā, mākslas salons. Mākslas salons. Jā. Un man ir virkni mēbeles, kas ir gan vēsturiskās, gan dažas uztaisītas, un vismaz es gribu viņas atkal nolikt vietā, un vienmēr sakot, tas būs tāds, teiksim, tāds kaut kas, ne alternatīva, bet tāds atgādinājums pretēji, teiksim, lielajam dzintaram, arī tāds vēsturiskās lietas. Ka mums tādas. Jā, ka tādas arī un pie demokrātiskā sabiedrībā, kad ar tām būtu tiesības dzīvot, kad var arī būt, teiksim, vēsturiski piepildīti interjeri, ne tik minimalistiski, jā, jo mums tas ir. Mēs jau nedzīvojam, Liepāja nav radusies pēdējos 50 gados. Vienīgi, šī ir mana pilsoniskā iniciatīva, un viņi iet cik man ir tās, jā, cik man tas biks ir plats, tik man tas solis ir plats, jā. Krāsna arī tā arī ir no tiem 70. gadu sākuma būvēt, un par laimi meistars viņu visu, viņi bija krāsot, mēs viņu noslīpējām, bišķiņ tāda Ļeņina mauzleja atgādina, bet ir ok, jo tu redz, tas pret to pelēko, tas siltais tons te ritmiski iziet cauri, un meistars visu no iekšas visu pārmūrīja to visu, un tagad man forši es var ziemā darboties. Vismaz nav tā galīgi, ka tā celtniecība tik skarba. Pagrabs. Lielākā intriga. Jā, intriga, jo patiesībā arī, te arī tā problēma ar to, teiksim, to vēsturisko tagad mantojumu, kad šitā denacionalizācija un privatizācija, ja, jo kādreiz te bija viens saimnieks, tagad ir 12 saimnieki, un tagad ir tā, kad ir katram savs dzīvoklis, pagrabs ir bēriņi, ir kopīpašums. Tā pašā laikā tur neviens neko nedara, jo nevajag jau vairs tik daudz tos pagrabus, kā kādreiz bija. Ja, tas, protams, ir jārisina te mums kopēji. Jā, tā pašā laikā es te pietiekoši daudz guldījis, es iekšā gan to pagrabu nosiltinot ar logiem, un tāpat visas konstrukcijas te no apakšas ir. Bet tā pagrabā arī var redzēt tiešām to vēsturisko. Jā, jo no ārpuses arī var pamatos tagad redzēt, kā viņi mūrī, to uzreiz var redzēt, ka tā ir sena māja. Cik sena viņi ir faktiski? Nē, es domāju, tur var runāt par 700. gadu vidu vai 18. gadsimta kaut kāds, jā, puse vai. Jā, to man Eltermans vīrs arī, kad es te sāku strādāt, Ēriks, viņš par savu māju interesējas, un viņš man atsūtīja karti 760. gada karti pa Liepāju. Un tur, protams, diezgan grūti to saskatīt, bet pēc baznīcām un pēc visa, jo nekas nav mainījies, tur ļoti interesanti karti, un tur var redzēt šo māju iekšā. Jā, to māju, tāpēc šitas kvartālis, Maks, šitā zilā māja, tā ir no jauna uztaisīt, bet viņi ir pēc tām pašām proporcijām, jā. Un pasniegt māju,
Un tā kā tieši šī konkrēti šī mājiņa ir, nu, bet tur arī, nu, teiksim, speciālis uzreiz varētu, ja, novērtēt, ka viņa ir sena, ja. Un tas ir tas, kas man, un mēs arī ar Zviedrānu, viņš te bija kaut kad pēc pāris nedēļām un nu, nogājām pagrabā, un viņš bija, nu, man liekas, tāds, nu, patīkam pārsteigts, ja, kad ir tik labi saglabājies. Ja, jo Liepājā maz ir saglabājušies autentiski vecie pagrabi, tik sen, jo viņš ir autentisks. Viņš nav no jauna uztaisīts, ja. Un tā kā to būtu vērts atvērt, un tāpēc arī, ja, piemēram, nu, pa tām gleznām, es būtu domāju, ka tur būtu ļoti labi uztaisīt tieši tur lejā nelielu izstāžu telpiņu. Jā, vismaz to daļu, kas ir zem šī redzība, jo te jau ir diezgan daudz, nu, piektā daļa, te ir nomainīti šitie dēļi, tie ir no jauna ielikt, jā, bet tiem arī vairāk kā 100 gadu. Jā, ja tie ir no karos, no bērndārs, jā, viņi arī ir, un var redzēt kādas naglas, jā. Tās ir kaltās naglas, vienkārši, kad es ņēmu tos vecos, kas jau bija galīgi satrupējuši dēļ, ja, tās ir kaltas naglas. Nu, man vesela kolekcijas varējuši pēc tam kā suvenīrs pa dārgu naudu tirgot. Tā arī tos dēļus, ja. Un, protams, nu, te diemžēl ir tāda situācija, ja. Nu, diži biezi viņi nav, bet, nu, viņi ir ļoti plati, ja. Un te var redzēt arī, ko tā trupe ir darījusi, ja. Un, nu, diemžēl viņi ir jākurina nost. Ja nu kādus gabalus es saglabāšu, varbūt kādu ikonu varētu uzgleznot, par cik man teiksim, ir tā. Un ja rēķini, tas jau ceļ tikai gleznas vērtību, ja teiksim, dēlim jau ir vairāk kā 200 gadu. Pamatam. Ja? Tad to izkā nenopirks. Ja? Patiesībā šī ir bijusi nu, tāda birģera tirgoņa māja, es domāju, ļoti turīga. Ja? Jo tas tiešām var runāt par Liepājas pirmsākumiem. Un tas dzīvoklis jau bija vesels, ja te vēl ir aiz sienas 40 kvadrātmetri, tā kā kopā te bija 90 kvadrātmetru, es domāju, šeit dzīvoja tas saimnieks, un apakšā ir bijis veikals, viennozīmīgi. Ja? Ieeja bijusi galvenās durvis uz ielas pusi, ja es jau tā kā skatījos, ka varētu, bet, nu, jā, mums tam atsevišķi ir, kur tie pagrabiņi uz leju, ja? Bet tomēr diezgan sarežģīti un aizmūrīts, jau arī vairāk kā 100 gadus apakaļ ir tā aila, bet, nu, tur tas vēl jāsakārto. Un apakšā ir ļoti ekscelenti griesti uztaisīti, ne mazākā smiltiņa nebirst, ja, jo te ir ļoti, nu, tāds sendvičs kārtots, ja, nu, kas zina, ka tur ir tādi būvgrūži, ja, tad dēļi ir ekscelenti sazāģēti, gludis vispār brīnos, kā tajos laikos kaut ko tādu varēja, nu, tas būs tad jau kādreiz, kad pagrabā, no. Un tas nav tāds bijis kaut kāds, jā, midzenis. Jā, un vēl gaļasāķi ir sadzīti, jā, dziedos iekšā, jā, pārsegumos. Protams, tas vīdis ir diezgan satraumēts, jo pēckārt tur ir bijusi malka, un viņi ir malku skaldījuši, jā, un tas arī, protams, ir vērts to, jo, nu, tur ir, tā kā tad var stādīties priekšā tos, nu, tā ir, nu, tā kā Holandē. Tā ir vēsture, dzīva vēsture, kur būtu vērts sakārtot, un tie, kas jau to zina un saprot, tiem jau ir skaidrs, bet ļoti svarīgi nepazaudēt to pavedienu, un tā ir tā izglītība, jā.